visiem! Sveiks visiem! Ir oktobris, 5. oktobris, kas nozīmē? Sākam rudens vlogu. Yes, sākām cozy vlogus. Es ļoti priecīga, jo es nesen vēl tieši noskatījos savus pagājušā gada vlogus. Tas deva man iedvesmu atkal turpināt šogad arī to darīt. Pašlaik mēs esam mašīnā, jums vajag šo to aizbraukt nopirkt, bet tas nav nekas tāds. Jā, es vienkārši gribēju jau iesākt, jo jau ir 5. oktobris, jau esam mazliet pāri tam, bet jā, tas ir vairāk tāpēc, ka es neesmu vēl pabeigusi likt savus vasaras ceļojumu vlogus, bet es šodien tieši ieliku 7. sēriju, man vēl vajag pabeigt pēdējo 8. Tas būs tāds pavisam īsais video, tur nav daudz. Mēs braucam tur uz Santiago, un man ļoti gribas atpakaļ. Bet jā, ko mēs darīsim? Man ir ļoti daudz DIY projektiņi, ko man vajag sataisīt. Mēs taisīsim lietiņas priekš mūsu Halloween ballītes un, protams, arī ballītēm. Jā, mums būs 2 Halloween ballītes šo mēnesi. Un, protams, cepsim gardumus. Jau šodien domāju, ka mēs varētu vienu. Es ļoti priecīga. Un šodien ir vienkārši perfektais tāds rudens laikapstāklis, tāds gloomy un tāds mazliet lietains. Ļoti forši, man ļoti patīk, bet priecājos. Vēl tik pietrūks, lai būtu lapas, jo viss vēl ir. Mazliet, bet gribas, lai ir oranžāks, Tas ir pusceļā. Jā. Mēs tagad braucam iepirkties. Mums vajadzēs uz depos, gribu depiņām skatīties, vai nav izliktas jau kaut kādas rudens dekorācijas, Halloween dekorācijas, priekš ballītēm kaut ko pastīties. Jo es atceros pagājuši, ka tur bija diezgan foršas tā kā baloniņi un visādas lietiņas ballītēm. Piepūšana vai liela kaķi, no kuriem baidās. Jā, Lunai ļoti nepatika. Mēs aizbrauksim uz Mieramaizi, tā kā par godu šim rudens sezonas atklāšanai, tā teikt. Mieramaizē ir ļoti garšīgas kanēļmaizītes, un tad brauksim, skatīsimies, vai būs. Tas būs ļoti forši. Ja nē, tad cepsim mājās kaut ko. Cepsim kurā gadījumā, cerams. Būs izvēle. Būs izvēle, jā. Braucam. Ir jau pāris dekorācijas salikt, es domāju, varbūt šitādu paņemt. Halloween. Apuru diezgan nice. Kas ir neklīši. Cik spārnīši. Šis tāds. Šis tāds. Un kas pociņi. Visādas lampiņas. Ir Ziemassvētku sveces, lampas jau palīt liks. Šie gan izstāv diezgan nice. Iepakojums diezgan neglīts, bet smaržo tik labi. Spūkīs. Šie vēl interesanti. Speciāli Halloween Haribo. Depiņš izstaigāts. Jau bija dekorācijas Halloweenam, kas ir ļoti forši. Šis tas patika, bet mēs paņēmām no dekorācijām tikai to Halloween uzrakstu. Jo man liekas, man ir pietiekami daudz no pagājušā gada, kad es neredzu jēgu pirkt vairāk tikai pirkšanas pēc. Un jā, paņēmām arī saldumus, ko liksim dāvanās iekšā, tā kā, ko dosim līdzi. Un tagad dodamies uz Mieramaizi. Cerams, ka būs bulciņas. Ļoti gaidīju. Vakar jau par to domāju, ka varētu aizbraukt, bet kaut kā nesaņēmāmies, un tad šodien ceru, ka būs.
nācām no miera maizes. Nebija tur, diemžēl, bulciņas, ko gribējām. Kā jau teicu, nav. Bija doma aizbraukt uz Kūru, bet Kūra svētdienās ir jau 5 ciet, un jau ir pāri 5. Tāpēc tagad dosimies uz Akropolu. Nopirkt. Ko mums vajadzēja nopirkt? Tev atmiņas karti. Jā, vajag nopirkt atmiņas karti, kuras var saglabāt visas savas telefona bildes un video. Jo Amazonē uzmeta. Jā, mēs bijām pasūtījuši no Amazonas terabaitu. Nu, labi, nav svarīgi, cik. Vienkārši tas, ka mēs pasūtījām, un tas sūtījums vienkārši ir pazudis. Jau nedēļu, 2 jau gaidām. Nedēļu, jā. Un tad, jā, pati Amazona tā kā atsūtīja ziņojumu, ja nav līdz tam un tam datumam saņemts, kad mēs varam jums atgriezt naudu. Un tad rīt mēs pieprasīsim to. Rīt ir tas datums, ka mēs varam pieprasīt. Un, nu, stulbi, ka tā. Pirmo reizi šādu Amazonas. Nekad tā nav bijis, kad pazūd paciņa no Amazonas. Kaut kā tā, jā. Tad braucu skatīties, kas ir pieejams pat uz vietas. Bet arī stulbi bija tas, ka mēs viņu nopirkām pa atlaidēm. Bija, samērā laba cena. Cik tur 60 eiro. Jā, gadās arī tā. Paēdām vakariņas. Tagad mēs uztaisīsim ābolmaizītes. Ābolmaizītes, jā. Es atradu TikTokā vienu recepti. Izties ļoti īzī. Mēs pamēģinājām. Es biju viņu paņēmusi līdz uz vienu pasaukumu. Cilvēku pat recepti prasīju šim. It was that good. Es jums arī parādīšu. Es būtībā esmu apvienojis 2 receptes kopā. Bet jā, šeit vajadzēs izsmēt ļoti maz. Mums ir atkausēta bezrauga mīkla, tad ir kļavu sīrups, cukurs brūnais. Nu, es lietoju brūno, var parasto lietot, tas ir whatever. Un šeit man ir pumpkin spice, bet var vienkārši kanēli lietot. Vienkārši liekas, tā ir foršāk, jo vairāk garša ir. Tad būs āboli vajadzīgs. Nezinu, skatīšos, vai pietiks ar 2, varbūt vajadzēs 3. Un tad būtībā jāsāk griezt āboli. Tad jau tālāk rādīšos. Tad krāsnes ieldam 130. Mūsu āboli sagriezti. Es viņos ielikšu mazliet cukuru un mazliet garšvielas. Un samaisu viņus, lai tā kā mazliet sacukurojas. Tad ņemam garšvielu. Manā gadījumā ir pumpkin spice, bet var vienkārši kanēli izmantot. Mazliet nobarām. Kāži tā. Tad visu samaisu. Nu, kaut kā šitā. To nolikt malā pagaidām. Atkal vajadzīgs dēlis. Mēs ņemam šo mīklu, sagriežam. Tuveni 3 gabaliņus. Tā. Mīklu sagrieztam. Tad ir vajadzīga paplāte. Es ceru, ka var redzēt. Tad, kas notiek? Mēs ņemam ābolus. Apmēram šitā. Būtībā pa virsu iestā mīkla. Un visi tur sacepsies forši kopā. Tagad, kad āboli salikti, tad mēs ņemam atkal cukuru un tā mazliet nobaram. Ui, tas bija mazliet pa daudz. Ņemam cukuru un nobaram pāri. Tad mēs ņemam vaigu
kanēlu vai pumpkin spice, un mēs noberam to pāri. Un tad mēs ņemam šo un pārlējam pāri. Gravu sīrups uzlikts. Un tagad mēs liekam virsū mīklas pāri. Var tā mazliet uzspiest, tā lai viņš tā kā noklāja. Visi ir noklāti. Un tagad vajag iegriezt ar nazi tā kā tādu vienu līni, nu vienu, divas. Un tā kā gaiss tur iziet cauri. Tā es darītu visiem. Un tad viena lieta, ko es aizmirsu, ir vajadzīga ola. To sakuls un tad vienkārši tā kā pāries pāri, lai nepiedeg mīkla. Tad ņemam olu un smērējam te virsū. Nu, viss pabeigts. Liekam krāsnī uz 15 minūtes. Un pārpalikušos ābolus var vienkārši apēst, ļoti garšīgi. Es jau zinu, ka garšo labi, bet lai jau iet. Reāli garšo tā kā veikalā pirkt. Tiešām labi. Un visi dzīvoklis cik labi smažo. Cerams, ka kāpiņiem arī. Tik viegli, bet tik laba recepte tiešām. Man liekas, tu nevar nošaut greizi. Pusstundu aizņem visu. Noteikti pamēģināt. Reāli, ja nav laika cept kaut kādus lielos ābolu pīrāgus, šis vienkārši garšo kā pīrāgs. Maziņš un ātrāk pagatavojams. Nu, izmēģinām kaut ko jaunu. Es uzliku mikrofonu un viņš tāds sūdiņš uz mikrofonu. Ķipa, lai, kad vējš ir, lai no tās drausmīgās skaņas. Uzliku tā vietā gaismiņu. So, this will be interesting, man liekas. Jau es tās daudz labāk. Ok. Tā, šodienas plāns man ir sataisīt ielūgumus. Es vienu ielūgumu daļu jau esmu sataisījusi un daļai jau nodota. Man vēl ir šeit Oskara ielūgums, nav vēl savāds. Man jāsataisa manam book club meitenēm ielūgumi, jo, kā jau minējām, es taisīšu 2 Halloween palīdz šomēnes. Nu, iznāk 2. ir 1. novembrī, bet, nu, skaitās vēl kā oktobris, jūnija. Jā, man ir izprintētas, un tad man ir viņi jāizgriež. Un jūs redzēsiet visu, kas notiek. Un otra daļa, ko man vēl šodien gribas izdarīt, ir salikt, es esmu no Sheina pasūtījuši tādas super adorable maisiņas. Otrā pusē šī tādi spociņi. Un es tajos gribu pamēģināt salikt tā kā goodie bag, es nezinu, kā latviski tas būtu, tā kā dod balīdz beigās līdzi. Jā, man ir sapirktas končiņas, vēl parādīt. Tā, man tā no konču. Jā, bet vēl bija šī tādas Halloween končas sapirkām. Lidlā ir Wednesday končas. Un šie likās ļoti interesanti. Man patīk tas, ka es jums izņemšu ārā, viņiem tāpat būs tāda tā kā Halloween tematika. Un, jā, tā ir otra lieta, kur Norī sēž. Norī! Norī iet ļoti labi. Viņš ir sadraudzējies ar Lunu, viss ļoti labi. Protams, Robinam mazliet volšņāts virsū, bet vispārīgi ir ļoti labi. Dzīvo ar visiem kopā.
Vairs neturam viņu atsevišķi istabā. Un arī, kas ir ļoti labi, viņi visi lieto. Mums ir pašlaik 2 toaletes, un mēs apsveram domu vienu tā kā likvidēt, jo viņi visi izmanto vienu toaleti visu laiku. Jo mums ir tā kā viena, kas ir plasmas, un otra lielāka, viņa ir metāliska, un tad viņi to metālisko izmanto. Tāpēc mēs domājam to plasmasas vest prom. Bet jā, tāds ir mini updates par Nori. Viņam iet ļoti labi. Bet tagad taisām ielūgumus. Šis pirmais, ko izspieda, tāds nepārāk smugi, bet šitie pēdējie 2 ļoti smugi sanākuši. Žēl, ka tāda gaisa burbuļi sanāca, bet tas kaķīts tīk forši. Tagad nākamais būs jāliek maisiņā končas. Gribu saprast, vai vajadzēs vēl nopirkt, vai ar to, kas tagad ir, būs ok. Maisiņus salku. Šie 4 būs meitenēm. Un vēl jāpabeidz šie 6. Tas būs mūsu draugiem. Manā ballītē būs spēle. Un tad būs iespēja spēlot spēles, sakrāt punktus. Jā, būs 3 balvas. Un galvenā pirmā vieta dabūs šo IKEA ķirbi, kurš būs pielikts arī pilns končām. Puses ķirbis jau pilns. Visu sapakoju, saliku pa vietām, lai nestāv te uz galda. Viss ir smuks un atbrīvots. Jā, tas ir padarīts. Tagad varu doties un gatavoties rītdienas darbietu. Šo es visu laiku atliku. Un visu likums, bet jā, beidzot izdarīju. Īpaši jau ielūgums. Man bija ļoti svarīgi sataisīt, lai es viņus varu sākt dot meitenēm. Jā, visas dāvanas, visas sataisīts. Balvas saliku. Ķirbis ļoti labi izstāsts, pilns ar končām. Tagad būs mani parastie DIY projektiņi palikuši, kas nav tādi steidzamie.
man ir padomā, bija ideja, ko es jau kādu laiku redzēju TikTokā, un es pirmo reizi viņu redzēju Pinterestā, bet es arī TikTokā diezgan daudz par to sāku runāt. Tā kā glazna, es ieliku bildi, kā tas izstās. Ir melns fons, un ar špakteli, man liekas, taisīt tādi kā pociņi. Un man ļoti, ļoti iepatikās. Un es vēlos to pati arī izdarīt. Un tad vēl ir priekš ballītes tādi sīkumiņi, ko es arī gan jau iefilmēšu, ko kas ir jāstaisa. Bet noteikti, jā, nākamais noteikti kaut ko vēl jāuzcep. Man nav nekas vēl sapirks priekš tā. Es neesmu vēl kārtīgi izdomājis kādas receptes, bet kaut ko vajadzētu. Labrīt, dodamies uz veikalu. Sapirkām, jau aizvedām visu mājās, un tagad dodamies uz depāšu to nopirkt priekš Halloween ballītes, vajag sagatavot. Jā, un tad aizbrauksim pārēst pusdienas, un tad Roberts pie friziera dosies. Jā, jau kādu mēnešu čīkst. Nē, 2 nedēļas. Jā, visu laiku saka, ka gari mati vajag nogriezt. Un mēs sapirkām vienu no receptēm, rudens receptēm. To, ko jau esam ilgi gaidījuši. Desert, jā. Saucās pumpkin pull-apart bread, kaut kā tā. Aizmirsu precīzo nosaukumu. Kāda saule. Jā, tagad dodamies uz depiņu. Gaismiņas izliktas. Tādu nē. Meglī melns papīrs, ja arī iekšā. Un šitan ir melns. Drīz izsniegt? Jā. Veikals viss bija pilns, tāpēc ēdīsim mašīnā. Ņemā. Vēl paņēmu spring rolls. Ļoti patīk ar garnelēm. Ļoti garšīgi. Labu. Un man patīk, kā te arī īsti tādi drupeni nav, nelīp kopā. Mērķis gan vispār nav. Jā, parasti tik daudz ielai. Agrāk bija tā, ka pludoja te. Tad jākas vispār nav. Liekas, viņi agrāk arī gaļu vairāk lika. Tagad rīsi tik daudz gaļu. Bet nu vismaz garšīgi. Taupa. Pēduši esam. Tagad dodamies pie friziera. Drīzāk Roberts dodas pie friziera. Un tu pasēdi? Un es pagaidīšu. Ilgi jau nav to kādu pusstundu. Kamēr gaidīšu Robertu pasēdēšu, padomāšu, ko vēl vajag ballītei. Jo man liekas, visam vajadzētu būt. Vienīgais ēdienus es varētu pameklēt precīzāk. Izdomāt, ko? Jā, šodien vispār ļoti skaists laiks ir. Un koki beidzot sāk palikt oranži. Sīgolda gan jau rindas ir. Jā, varbūt nākamnedēļ izbrauks. Vai rīt? Rīt sliktu laiku. Solīja, bet jāpaskatās, varbūt vairs nesola. Nu, šonedēļ jau vispār solīja ļoti sliktu laiku, bet rekā Viena diena vai divas, jā, tikai nav tik daudz līs. Nu, parādi savus.
Roberts pirms. Nu, nevajag jau. Man vajag parādīt, ka man te gari. Nu, Roberts pirms friziera. Kaut kas mainījās. Ir labāk. Jūties labāk. Jā, vairs nav kalns uz galvas. Kas tagad? Ko viens sirds vēlas? Ko? Un ko tava sirds vēlas? Ko tava vēlas? Nezinu. Aizbraukt to H&M home izstaigāt. Vai braukt mājās. Taisīt Halloween lietas. Ņemsim šitādu. Ziemassvētku lietām neizti. Šitā forša. Rūzīta. Un man šie ļoti patīk. Kopvēks. Dzīvniekus nevajag? Nē, paldies. Domāju, pa šiem zābakiem nevar izlemt. Mums ir. Man liekas, šīs izcītos ļoti smuki. Eglēti kā sniega bumbas. Tā. Šīs ir ļoti smukas. Un šīs man arī patīk. Tādas interesantas formas. Un šitādus papīra var nopirkt Ikejā. Bez glitteriem? Jā. Tik labi. Tik labi smaržo. Alais tās sēga. Tik smuki ar tādiem, kā tos sauc, es nezinu. Ruffles. Tas sarkanais ļoti foršs. Otrā pusē. So cute. Kur ir izlikt. Vispār patīk tā gultseļa tāda forša. Neitrāla. This is cute. Un tas mākonītis, viņš tik mīksts. Kaķišķīrīts. Man tīk ļoti patīk šis huķu podiņš. Viņš tik foršs. Tik mīlīgs un tāds rozā ar oranžu. Tik foršs. Man patīk, viņš nav tāds vienkārši taisnīgs, bet tāds nelīdzens. Šitais man liekas ļoti forši būtu vannas istabā. Visus sīkumiņus samest. Ko arī melns ir un sudraba. Sudraba laikam nē. Šitais melnais ar tīrinais. Kā mums ir tādi melni akcenti. Vannas istabā man liekas šitais nice izskatītos. Tīta. Un tīk smuki būs arī tām eglīte svecēm. Eglītes virs. So cute. Un ja viņas vēl būtu sarkans, man liekas būtu vēl smukāk. Ļoti patīk šīs krūzes. Man liekas ļoti foršs izmērs. Nav pārāk liels un nav arī pavisam maziņš. Šīs ir foršas rozāras. Tādu rakstiņu. Tik foršas salvetītes priekš Ziemassvētku vakariņām. Izņemot šo. Bet šitā ir bantīte un tās nerītas un viss. Ļoti patīk šitie. Kā končiņas un šitie trauciņi arī končiņā. Un tad ir tādi šķīvi ar bantītēm. So cute.
Man ļoti patīk šie šķīvi. Es tieši meklēju šķīvis priekš Ziemassvētku vakariņām. Ja man ir pamatne, bet man vajag tādu mazāku. Man liekas, šis būtu ideāls, bet es negribu maksāt 7 eiro par vienu šķīvi, jo man vajag 8. Šīs ir arī ļoti skaistas. Tā smarža nav tāda, kā teikt, uzbāzīga, bet ļoti maiga. Turpes? Kurš vainīgs? Nē, es. Ne tu. Bet smukas. Skaistas. Plaza iztaigāta. Naudu iztērēta. Es nopirku dekorācijas, taigarī. Un Roberts savu nopirka apavus rudenim. Nebija plānojis. Bet manuprāt ļoti skaisti. Derēs rudenim. Es gribēju sev ugus nopirkt. Tos, ko es rādīju, bet tur bija izkārtne, kad ir tā kā 30% atlaide, un tad Roberts izlasīja tur līdz 30%, un ugiem atlaide tikai 10%, bet internetu veikalā ir 15%, kā tā ir izdevīgāk. Tad es izlemšu, vai es ņemu vai nē. Jā, tagad dodamies mājās. Vajag pastrādāt pie Halloween ballītes lietām. Izlēmām arī, ko ēdīsim ballītē aptuveni. Ļoti aptuveni. Nu, mana ideja bija guacamole ar tiem Doritos čipšiem. Tortillu čipšiem? Atčoties vai tas laikam. Nacho čipšiem, jā. Laikam tā piemirsies nosaukt. Un tad otra lieta būtu tāda mini sieru un gaļas plate. Trešais no sāļā, es tur redzēju, bija tā kā acis uztaisīts, iznāk mazie mozzarellas sieriņi, virsū ar olīva, lai izstāst kā acis, apkārt tā kā vītināta gaļa. Un izties diezgan forši. Ja man sākumā likās varētu kaut ar tomātiem un mozzarellu, bet tad mēs atcerējāmies, ka mums vienam cilvēkam ir alerģija pret tomātiem, tad šis būs labs tāds otrs variants. Un no saldajiem mēs domājam pumpkin pie. Un saldā brunete tāda dasa. Manuprāt, būs pietiekami. Dzeramos man vēl ir jāizlemj, jo Roberts man TikTokā ir sasūtījis tādus Halloween dzērienus interesantos. Un man pašai Pinterestā ir saglabāti, tā kā, es nezinu, 1-2 varētu uztaisīt, un tā pārējo vienkārši sulas ūdens. Jā. Neko vairāk. Un arī, man liekas, tā ēdiena izlas, ko esam izvēlējušies, nav pārāk dārgi. Piemēram, pumpkin pie man vajadzēja nopirkt pašlaik tikai iebiezināto pienu. Man vispārējais jau ir, kas ir ļoti forši. Un tad tikai dekorācijas jāsataisa. Tikai. Nē, saku dekorācijas, bet tas ir Halloween ballītes spēles, tā teikt. Tā būtu pareizāk, jo tās nav dekorācijas, tās būs tā kā aktivitātēm, priekš spēlēm lietas, ko vajag uztaisīt. Roberta kurpes. Patīk mīņum? Jā. Jā. Taigarēnu šitādu te. Nopirkām fogu mašīnu. Gribēju atvērt pastīties, jo ārpusē uz iepakojumu nav pilnīgi nekādas instrukcijas, kā to lieto. Jums saprast, tur būs ūdens vajadzīgs vai kas. Jo man bija tāda ideja. Un te viņš ir ieliks savā katlā, bet man bija ideja vienkārši viņu uz galda nolikt. Un viņš kā apēdienu dūmies un iztīsies pretty cool. Kaut kāda instrukcija ir. Pievienojiet kabeli USB barošanas avotam, ievietojiet dūmu mašīnu traukā ar ūdeni. Var izmantot raganas katlu. Ok, tā tad būs vajadzīgs ūdens. Kā man likās. 9 eiro maksāja. Tepat ir uzzīmēts. Man ir sajūta, ka kaut kādā Šīnā vai Amazonā vislātāk. Tad jau izmēģināsim, bet es ļoti ceru, ka izdosies tas, kas man galvā ir iecerēts. Ir 10:30 vakarā. Beidzot sāku kaut ko darīt. Basically, man ir 2 lietas, ko es gribu izdarīt. Viena no tām ir
ir izprintātas draugu acis, kuras man vajag izgriezt. Tad izgrieztas pociņas, un uz tiem pociņiem šīs izgrieztās acis uzlikt virsū. Cilvēkiem būs jāmin, kuram ir kuras acis. Un otra lieta, ko visdrīzāk šodien nepabeigšu, un tā tad ir šitādas te 4, 5 kastes. Tad šitādas te kastes. Es domāju, viņa tāda nav tieši kvadrātaina, tāda garaniska. Tad es domāju, šeit augšā izgriezt caurumu, tad šeit malas tā kā aizlimēciet. Un tad šeit iekšā es likšu to, kas ir jāmin, kas tur ir iekšā. Un tad es biju domājusi kaut kādu tā kā dizainu. Man liekas, šitā būs labāk, nevis šitā turēt. Un priekš tā man ir nopirkt šie krāsainie papīri. Tad jau redzēs, kā būs. Pociņi ir gatavi. Man liekas, iznāca tik forši. Es domāju, šitien es uzrakstīšu vēl cipariņus. Un tad cilvēkiem uz lapas vajadzēs rakstīt, kurš cipariņš viņiem liekas ir kurš cilvēks. Es esmu ļoti priecīga. Manuprāt, sanāca vēl labāk, kā man likās, ka sanāks. Ļoti, ļoti forši. Viena no spēlēm ir gatavā. Tagad es domāju, ka es varētu sarakstīt heads up spēlei vārdiņus. Mēs Roberta tieši izdomājām 12 vārdiņus priekšspēles ar Helovīna oktobra tematiku. Sapratu, ka es pieļauju kļūdu. Vajadzēja sākumā izgriezt vienu un pastīties, bet uzreiz visas izgriezu. Bet es domāju, ka varbūt būs ok. Ka varēs redzēt, varēs izlasīt. Es ceru, ka būs ok. Tagad jāsaraksta tikai vārdiņi. Kārtiņas sarakstīju. Sākumā ar zīmolu. Es jau te pieļauju pāris kļūdas, bija slinkums iet pēc dzēžgumijas. Bet tagad es pāriešu pāri ar melnu marķieri. Man bija doma tās kartiņas no šitādiem papīru uztaisīt. Man liekas, būs daudz grūtāk redzēt. Tāpēc es atstāšu vienkārši uz balta. Un tad ar melnu flamīti pāriešu pāri. Spēle pabeigta. Tas ir Halloween Heads Up. Tā, Guess the Pumpkins Wait. Tāda ir Ghost Stories, kas ir visiem pārējiem jāsagatavo. Tad man paliek Costume Contest, bet tam man ir jāsagatavo kritēriji, kā viņus vērtēt. Tehnika līmeņi jau ir sagatavots, man tikai uz lapas tas ir jāuzraksta. Es domāju, ka es viņus vērtēšu pēc noteikti galvenais būs vai atbilst tēmai, vai viegli pateikt, kas tu esi, un tad creativity / presentation. Man liekas, ka jā, ka tā varētu. Ok, basically gatavs.
Tad pēdējā spēle, ko man vajag sagatavot, ir Guess What's in the Box, kas nozīmē, man ir šīs kastes jāsagatavo. Es to darīšu tagad. Es viņas varētu sagatavot. Es zinu, es viņas salīmēju, nu tā kā ciet, un uzstājuši varbūt caurumu, kur roku bāst. Jā, laikam jādara tā. Man vajag tikai aiziet sameklēt skoču, jo es neesmu paņēmusi skoču. Viegli ielikt, bet mazliet grūti izņemt. Man liekas, ka vai arī vienkārši papīra lapu pa virsmu, kā atstāt šo caurumu, vai uzlikt papīra lapu. Kā? Un izgriezt. Tad man liekas, papīra lapa ļoti nesāpēs rokā. Au. Jāiet, jāpaprasa, vai Roberts var iebāzt roku, jo es varu. Es šo vienu pusi saglēmēju kārtīgi ciet, bet šo otru es atstāšu tādu kā ļipiņu, lai es varu noņemt un lai es varu ielikt iekšā. Šo pusi es neko nelikšu virsū, bet visām trim šīm arī tikai uz šīs likt to dizainu. Anyways. Jo es vienkārši domāju, kā es dabūšu iekšā tās lietas, ko es tur gribu ielikt. Un par šo caurumu, man liekas, nebūs labi. Īpaši, ja es gribu kaut kādu šķīvīti, trauciņu tur nolikt, lai, nu, tas, kas tur ir iekšā, nav vienkārši uz kartona, jo tas var sākt te ārā nākt. Šeit tādas jāsatais pārējās. Un tad es domāju, ka tad šodienai pietiks un rīt tad es sākšu cerams. Tad turpināšu pie dizaina, kas būs uz kastēm. I fear my worlds are colliding, not like when Ash... Naughty Jitch. It's just a black blob on the couch. So cute. Tā, es pabeidzu savas kastes. Visas 5. Un es gribēju parādīt to, kā viņas, ko es vēlos panākt. Viņas izstāsta apmēram tā. Jā, kas es pabeidzu, es esam ielocījuši tās vietas, jo tagad ir daudz vieglāk ielikt un izņemt, jo viņas ir salocītas, tas kartons, un tad viņš tak ļoti nedurās ādā. Tātad es nopirku tos lētos papīrus tačiņā. Tātad mana doma ir tāda, kad es viņu aplīnēju. Man vajadzēs reku tā kā nogriezt to maliņu. Jā, tad tā ir mana doma. Tā šitā aplīmēt. Un tad vienkārši te uzlīmēt pa virsu to zīmīti. Whatever. Būtībā esmu gandrīz visu pabeigusi, kas ir ļoti forši. Vienīgais, ko man vajadzēs pabeigt, tad rītdien kastes. Bet jā, jāiet čuķēt. Rīts. Un šodien ārā ir vētra. Visu laiku kokus te apkārt. Visu laiku apkārt kā mētām. Jāturpina to, ko vakar iesāku. Tātad mēs turpināsim ar šīm kastēm. Tad arī izlemt, ko es īsti likšu iekšā. Jo man ir jau idejas, bet man ir vairāk kā 5. Tāpēc ir jāizlem precīzi, ko mēs liekam.
darbojos, varbūt tikai pakaļ. Mums atnāca Amazonas paka. Un mēs dabujām modinātājs priekš tumšajiem gada laikiem. Jā, saulēkt imitēt, kā Amazonē var meklēt kā sunrise alarm clock. Jā, paņēmām šitādu. Bija viens, ko mēs bijām noskatījuši. Mēs viņu, jo man liekas, no augusta mēs uz viņu skatījāmies. Viņam cena sākumā bija 70 eiro. Un tad, kad mēs izlēmām, ka ok, labi pirksim, jau bija kaut kāds, nezinu, septembra beigas. Viņam cena bija uzlikusi uz 120 eiro. Mums tāds, ok, viena not gana lūdēt. Un šis bija pa 40 eiro, ja nemaldos. Funkcijas viņam tādas. Nu jā, funkcijas noteikti tādas pašas. Un no kas mums te ir iekšā? Instrukcija. Tas tā. Reku, te vienkārši visas podziņas aprakstīts, kas ko dara. Ir arī angļu valodā. Un tararām, kas te ir? Pats alarm clock. Pārāk nepatīk tas melnais displejs, jo tas otrs, ko mēs skatījāmies, viņam viss bija tā kā nosakts. Iznāk tajā audumā iekšā bija tā kā iestrādāts tās lampiņas kaut kā. Bet, nu, es domāju, ka pa 40 eiro būs ok, izdzīvosim. Tas pogas te ir tik daudz. Plastika. Bet, nu, reviews diezgan daudz šim bija un pārsvarā, Top pirktākais. jā, top pirktākais Vācijā. Tā kā ir labas ekspektācijas uz šo, ka būs ok. Tas ir cik spūšs, laikam tas ir. Jā. O. Viņš maina. Ok, šis uz vakaru, manuprāt, diezgan nice būs. Kurš te smuks? Kur intensitāte? Gaismē? Jā. Baigi spilgt. Jā. O, wow. Labi, tu vari setipot un Jā, es... izmēģināsim, tad jau kādu mini review par šo varēsim pateikt. Pabeigtas. Esam izgājuši no mājas, pavadām. Nelīst. Jā, veidot nelīst un vējš. Nu, ir vēl, bet nav tik stiprs kā bija pirms tam. Jā, mēs paēdām pusdienas un tagad izlēmām, ka gribam iziet no mājas, izkustināt kājas. Mēs aizbrauksim uz Mieramaizi, pastīsimies, vai tur ir pulciņas šonedēļ, jo pagājušā nedēļa, kad bijām aizbraukuši, nebija. Un tad Roberts vēlējās aizbraukt līdz jūrai, jo esot ļoti lieli viļņi. Un tad domāju, ka arī to izdarīsim, pastaigāt mazliet. Kur katru dienu nav tāda viļņa? Jā, pēc 4 metri gari gandrīz. Apmēram, jā. Tādi ir tie vēji. Jā, bet mēs ejam tagad uz garāžu. Braucam. Sākalīt lietus. Jāiet skatīties, vai būs kaut kas vispār. Un arī sāk līt. Not cool. Maizītes dabūts, bet, protams, neīstās. Atkal viss bija tukšs. Bet, nu... Kaut kas būs. Jā, mēs paņēmām kaut kādu, kas nebija redzēta. Aprikožu laikam, un otra bija kardamona. Nu, kroč, kaut kas būs. Cerams, ka garšīgs būs.
Pagaršojam. Ko paņēmām? Lielā aprikoze. Šī ir aprikoža. Smaržo jau labi. Un šī ir kardamona. Kas tas ir? Tā ir garšviela. Tā kā kanēls, bet savādāks. Šis kā ola. Tīri laba. Bet tā, ko gribējām, būtu vēl labāk. Jā. Nu, pa 2,80 ir jābūt labam. Jā, kafiju gan jau gribas klāt, ne? Mēs mainamies. Mainamies. Tāda tā kā mazliet citronu liekas. Man šī vairāk garšo. Tā? Ja tur krēms ir. Nav tik sauss. Šī nav nevainas. Vai tējas vai kafijas būtu ideāli. Salījuši esam tagad uz jūru. Jā, paskatīties, kas tur notiek. Bulciņas ieēdām par gaisu. Jā, izpūtīs. Braukuši, noparkojām mašīnu. Tagad tik jāiet jautīgi smuki smaržo un var dzirdēt jūru, bet līdz jūrai vēl mazliet gabaliņš ir. Varbūt varēs dzirdēt, bet tik labi smaržo. Mēs esam pie jūras, es tak nezinu, vai var dzirdēt. Asu no lūpām. Pūš prom! Apskatīta. Tagad varam doties atpakaļ uz mājām. Ļoti vējains. Pie jūras pilnīgi rokas sarkanas palikušas. Cimdus vajadzēja. Es priecājos, ka mēs cepures paņēmām, bet cimdi arī ļoti prasās. Un atkal sāk līt lietas. Mēs tieši atnācām tik smuki, tieši varavīksne bija tieši laikā. Un viņa ļoti ātri pazuda. Tieši mums. Tagad dodamies uz mašīnu. Mēs izlemām. Atbraucām uz Alfu. Gribēju aiziet uz Zara Home, pastīties, vai nav Ziemassvētku istabas aromāti. Tā to sauc. Smaržiņas, jā, kas palīdz smaržot. Es nezinu. Smaržas. Smaržas istabā. Iesim apskatīties, vai ir. Nopirksim spēli.
Esam atpakaļ makšķinā. Neko daudz nenopirkām, bet parādīšu. Viena no tām lietām ir Cortex spēle. Mēs viņu darbā spēlējām, bija tīri interesanta. Tad ir roku ziepes Zara Home ar Winter Cypress smaržu. Un mūsu gaidītākās mājas smaržas ar gingerbread smaržu. Un tā arī viņš saucās Home Fragrance. Un es gribēju arī nopirkt šīs roku ziepes arī ar šo pašu smaržu, bet bija izpirkts. Un tur bija viens tā kā paraugs palicis, un, protams, nevar nopirkt. Bet jā, cerams, ka varbūt atbrauksim atpakaļ un būs. Jo pagājuši gadu mēs arī nopirkām gan šo Home Fragrance un arī rokas ziepes un bija tik forši. Tagad gan uz mājām teikti iesaku atnākt uz Zara Home un pasmaržot. Jā, ļoti, ļoti smuki smaržo. Nē, skaisti vai smuki var teikt pasmaržo. Ļoti patīkami smaržo. Jā. Un arī uzreiz tāda Ziemassvētku sajūta, īpaši ar tām piparkūku, to smaržu ļoti forši. Un arī otrs, kas Winter Cypress, arī ļoti patīkama. Pēc tā kā eglas svaigas. Bet es ļoti ceru, ka tā ziepes otrs parādīsies un es varēšu arī tās nopirkt. Un mēs nepaņēmām, bet tur pašlaik vēl ir pieejams pumpkin spice, māju smaržas. Tā kā, ja tāda interesē, viņas arī ļoti skaisti smaržo. Viņas arī ļoti patīkami smaržo. Kā jā, noteikti iesaku iegriezties, bet tagad mēs dodamies mājās. Esam jau atpakaļ mājās, un mēs taisīsim saldo. Tas būs tā kā kanēļmaizīte, bet ar ķirbju biezeni iekšā. Mēs viņu pagājuši gadu taisījām, šogad atkārtojam, jo ļoti patika tā recepte. Jā, es parādīšu, ko vajag. Īstumā ļoti maz lūnu nevajag, bet te ir ķirbju biezenis, vajadzēs sviestu, šīs te loksnes, mīklas, es esmu izvēlējusies bez rauga. Tad vienkārši cukurs, kanēlis un pumpkin spice. Man te jau ir uztaisīts. Un tas viss ir būtībā jāsaliek kopā un jāliek cepties. Ļoti viegli. Tagad taisam. Izskatās mūsu cepetis. Tagad, Saldais cepetis. Jā, tagad ir jāliek krāsnī uz 35–40 minūtēm. Nu, skatāmies, kas te sanācis. Ir sviests. Peld. Jo, cik?
Zupa. Vakariņā ēdās jau šeit ir. Ēdam. Karsts. Es teiktu, ka ir ļoti labs, bet es laikam tomēr izvēlētos rauga mīklu. Es gribēju pamēģināt šoreiz bez rauga, bet es teiktu, ka ar raugu ir labāk. Bet ir labi. Ļoti garšīgi. Gribu vēl. Tur zāģējam vēl. Zāģējam. Un tas viss ir vēl labāk ar kafiju. Perfekt.